šodien runāsim par to, ko mums var dot kompānija Vision ar savām iespējām un savu piedāvājumu. Ja kāds jau kaut ko zina, tad atkārtošana ir zināšana māte, savukārt, ja kāds vēl kaut ko nezina, tad šodien uzzinās daudz jaunas lietas. Es domāju, ka vērtīgas un vajadzīgas. Protams, ka pēc tam jūs varat izvērtēt un izdomāt, kā jums tas viss der, piestāv un vajadzīgs vai nav vajadzīgs, ja? Jo par saviem lēmumiem jau jūs katrs pieaudzis cilvēks varat lemt paši. Es savukārt jau šajā kompānijā esmu 13 gadus un esmu pateicīga tam cilvēkam, kurš man šo informāciju atnesa līdz manīm. Bija zinām iemesli, kāpēc šis cilvēks ļoti pūlējās, un viņam liels paldies par to, kad neaizgāja garām un neatmeta ar roku, jo reiz pa reizei, lai sasniegtu dzirdīgas ausis, ir vajadzīgs laiks, pacietība, arī laikam nervi un vēl kaut kas cits. Reiz pa reizei tas ir vajadzīgs. Nevienmēr uz šādiem piedāvājumiem mēs piekrītam uzreiz un tūlīt. Jā, man bija vajadzīgs ilgs laiks, kaut gan vajadzība pēc šī visa piedāvājuma man bija ļoti liela, bet, ziniet, ir savi iemesli, kāpēc cilvēks tādu laiku nedzird. Laikam jau vēl tās problēmas nebija tik daudz un tik lielas. Un tad, kad jau galīgi bija, tad ka ūdens mutēs mēlās, tad jau tomēr jāsāk peldēt un jāsāk glābties. Paldies Dievam, ka man pietika veselā saprāta, sadzirdēt, varbūt pat, laikam jau sākotnēji es nesadzirdēju, bet sākotnēji es laikam pieņēmu, ka nav jau diži varianti, ja? Un paldies Dievam, ka tā dzīve man piespieda. Tā kā šodien mēs runāsim par Vision kompānijas iespējām, tātad šeit ir dažādas iespējas, tāpēc jūs šodien daudz ko dzirdēsiet, jā, tātad viena iespēja te ir uzlabot savu veselību, otra iespēja ir profilaktiski parūpēties par savu veselību, un tas laikam ir visprātīgākais, bet šeit ir vēl biznesa iespējas, veidot biznesu savai nākotnē, savām perspektīvām. Un par to visu mēs šodien runāsim. Tā, un te ir viens neliels pētījums, kas ir izpētīts Krievzemē. Kādreiz jau mēs bijām viena vesela valsts, šobrīd mēs esam sadalījušies daudzās mazās valstiņās, bet lielā Krievzeme ir palikusi, un tur tos pētījumus var vairāk veikt. Tātad pētījums ir veikts pa mūsu ienākumiem, neteiksim pa mūsu, bet pa Krievzemes ienākumiem cilvēkiem, kādi ir ienākumi. Izrādās, ka lielākā daļa cilvēku, tie 80% cilvēku, viņiem ienākums ir līdz $600 mēnesī. Laikam jau Latvijā ir tuvu tas pats, un cilvēki ar šo naudu mēģina un cīnās un mēģina izdzīvot un dzīvot un samaksāt visus rēķinus, un, protams, ka viņiem ir liels jautājums, kā nopelnīt vairāk, ja? Un izrādās, ka tikai 1% Krievzemes iedzīvotāji pelna līdz $3000 mēnesī. 1500 latu. Es domāju, ka nevienam jau par skādi šāda summa kabatā nenāktu vai makā, ja? Arī šeit Latvijā. Un, protams, ka to ikdienā esot tur, kur mēs esam un darot to, ko mēs darām līdz šim, ja? Droši vien, ka to ir grūti mainīt. Savukārt šodien mēs runāsim par tām lietām, kā to var mainīt paralēli esošajiem darbiem, paralēli esošajām lietām, ko jūs darat, kā to var mainīt un kā nokļūt pie lielākiem ienākumiem. Par to mēs šodien arī runāsim. Ja? Un lielākā daļa cilvēku pasaulē visu mūžu paliek pie savā ienākuma līmenī, kur viņi ir sākuši, tur viņi apmēram ir. Ja? Un, protams, kad ikdienā tā naudiņa ir ļoti vajadzīga, tad, kad mēs ejam uz veikalu, mums tā naudiņa ir ļoti vajadzīga. Ja? Skolā mums daudz ko mācīja, daudz ko iemācīja, daudz ko esam aizmirsuši un daudz ko šodien arī nepielietojam. Ja? Pieņemsim to pašu kvadrātsakni. Tā cīnījāmies, tā mocījāmies ar viņu, kuram gāja vieglāk, kuram smagāk. Tas ir atkal individuāls jautājums, bet cīnījāmies dikti ar viņu. Bet savukārt šobrīd ejot veikalā, to kvadrātsakni no maka mēs varam vilkt ārā un nevilkt ārā, bet samaksāt par preci ratiņos nevaram ar to samaksāt. Un skolā mūs neiemācīja, kā pelnīt vairāk naudu, kā būt, teiksim, kā iemācīties labāk dzīvot, sadzīvot ar
naudas makiem, ar iespējām un tā tālāk, un kā paņemt visas iespējas, kas mums dzīvē nāk priekšā. Šodienas ikdienā laikam tas ir daudz grūtāk nekā kādreiz kādu brīdi atpakaļ, bet katrā ziņā, jebkurā gadījumā ir jādzīvo un jāsmaida un jāpriecājās par katru nodzīvoto dienu. Ja ir grūti, tad, protams, ir grūti arī priecāties, bet, varbūt, ka šodien jūs uzzināsiet kaut kādas tādas lietas, kas jums ļaus sākt vairāk priecāties, sākt vairāk smaidīt. Es jau nedomāju, ka jūs šodien nesmaidat, ja? Bet, drusku vairāk un drusku vairāk šīs iespējas pavērst. Katrā ziņā es nevienu mirkli neesmu nožēlojusi par to 13 gadus atpakaļ pieņemto lēmumu, ka man šis piedāvājums varētu būt interesants. Ja? Un tik tiešām viņš ir ļoti interesants, un es nevienu dienu neesmu nožēlojis. Tā kā es ceru, ka jūs arī sadzirdēsiet mani, un pēc gadiem teiksiet, jā, es arī nenožēloju, jo to jau var izmērīt tikai attālumā. Ja? Šodien pieņemot kaut kādu lēmumu, vienalga, kaut vai mēs nopērkam jaunas kurpes, mēs taču nevaram zināt, vai tās kurpes būs tās ideālākās, ko mēs šobrīd nopirkām. Vai viņas nespiedīs, vai viņas neberzīs, vai viņas būs pēc izmēra. It kā jau pērkot viss ir kārtībā, bet tad, kad sākam mēsāt, tad jau ir drusku savādāk. Te ir līdzīgi, jā, ar gadiem es varu teikt droši, ka tas ir ļoti labs piedāvājums, bet pirmā dienā es nekad tā nedomāju. Tātad runāsim par to, kā mēs varam mainīt to, ko mums skolā iemācīja uz kaut ko labāku. Sakiet lūdzu, vai jūs zinat, kas ir pasīvais ienākums, un vai kādam jau tāds ir, un vai jūs vēlētos to iegūt sev? Jo viņš ir daudz izdevīgāks nekā alga. Protams, ja šobrīd ir alga, tad es nesaku, ka tā alga ir jāmet malā un jālec tagad uz pasīviem ienākumiem, jo pasīvos ienākumus nevar izveidot vienā dienā, ir vajadzīgs laiks, kaut kāda darbība, un tāda laika gaitā pasīvais ienākums ir tas ienākums, kur mēs izdaram darbības, un par šīm darbībām mēs saņemam daudzas reizes. Jā, tas ir ļoti izdevīgi, saņemt par vienreiz izdarītu darbu daudzas reizes. Un tīkla mārketingā to var darīt, un to drīkst darīt, un tas ir pats ieteicamākais, ko var darīt, jā, patiesībā ir tā. Un tīkla mārketingā ir vienīgā vieta, kur mēs varam izveidot savu pasīvo ienākumu. Tātad vienreiz iemācot cilvēkiem kaut kādas labas lietas, cilvēki šīs labās lietas pieņem, un viss ir kārtībā, jūs gūstat ienākumus no tā. Un kur tad mēs šodien pelnam naudiņu? Lielāko daļu jau, protams, naudiņu mēs pelnam algotā darbā. Un mēs meklējam labāku algotu darbu, vairāk apmaksātu, bet jūs jau zinat, ka vairāk apmaksāts darbs prasa lielākus enerģiju, lielākus spēkus, nervus un tā tālāk. Un mums jau liekas, ka mēs to ienākumu līmeni tā kā ceļam, ja, ar to savu algu, ko mēs pelnam, kad ir lielāka alga, ienākumu līmenis, protams, un dzīves līmenis ceļās, bet inflācija ir tā, kas ļoti mazina šo algu, un līdz ar to tas ienākumu līmenis būtībā paliek uz vietas, jo pēdējā laikā inflācija ir ļoti strauji augusi un aug vēl joprojām. Jūs redzat, kas notiek benzīna tankos un cenu lapās pie benzīna tankiem un veikalos, kas notiek. Jūs to visu noteikti skaisti redzat, varbūt pat vairāk nekā es to redzu, jo katrs mēs ar kaut ko dzīvē saskaramies. Ik pa brīdim skatāmies tik atkal un atkal, kaut kādas cenas ir pacēlušās, par dzīvokļiem vairāk jāmaksā, par benzīniem vairāk jāmaksā, un tai makā paliek arvien mazāk. Inflācija ļoti daudz ko apēd. Otrs ienākuma veids, kur mēs varam pelnīt, ir tradicionālais bizness. Daudzi noteikti arī to ir izmēģinājuši. Es tā skaitā, man savā laikā bija 2 veikali, un tad, kad tie 2 veikali beidzās zinām iemeslu dēļ, tad ienāca manā ikdienā tīkla mārketings, un es ļoti priecājos par to, jo ļoti skaisti zinu, ko nozīmē tradicionālais bizness. No nulles mēs nekad nevaram sākt tradicionālo biznesu. Mums ir vajadzīgi pietiekoši liela naudas līdzekļi, lai mēs iesāktu kaut vai mazu kiosku atvērtu vai kaut kādu nelielu firmiņu atvērtu. Mums ir vajadzīgi pietiekoši liela līdzekļi, un tie līdzekļi nevienmēr ir. Un tad mums liekas, ka mums tas bizness ies ļoti strauji uz augšu un nesīs tikai ienākumus, bet patiesībā iet kā pa kalniem, kā pa lejām. Ir brīži, kad ir labāk, ir brīži, kad ir sliktāk.
laukciniekiem ir ražas laiks un neražas laiks, ir lietains laiks un nelietains laiks. Nu, katram katrā vietiņā ir sava specifika, ja? Un iet tā pa kalniem un pa lejām strādājam ļoti daudz, un beigās, lai mēs atpelnītu to ieguldīto naudu, ir vajadzīgi gadi, un brīžiem pat mēs nedabūnam to ieguldīto naudu atpakaļ. Nu, katram savādāk šī situācija ir bijusi vai ir pieredzēta, tā kā, nu, man tieši tāpatās gāja, kā pa kalniem, kā pa lejām, ļoti daudz strādāju, un neko citu savā dzīvē nevarēju iedomāties, bet izrādās, ka ir vēl citas iespējas. Un tās nāca pēc tam, kad beidzās iepriekšējās iespējas, jo, nu, tukša vieta jau nepaliek. Tieši tā, Vision kompānija ir tīkla mārketinga kompānija, kas piedāvā daudz dažādas iespējas. Viena no tām iespējām ir veselība. Tad, kad man beidzās biznesi, man beidzās arī veselība. Un es ienācu šajā kompānijā dēļ tā, ka man vajadzēja veselību. Lēnām gāju uz priekšu un izrādās, ka te ir ļoti labs, veiksmīgs bizness apakšā. Jā, protams, kamēr mēs mācamies, tātad tīkla mārketings ir vēl viena no peļņas iespējām cilvēkiem. To var darīt paralēli visiem biznesiem un visiem darbiem. Un tas ir tas labākais moments, jā. Sākotnēji, kamēr mēs ejam apmācību periodu, kamēr mēs nesaprotam, kas tas ir, kāpēc un kur un kādas ir izdevības labākas, ja, tikmēr, protams, mums tas ienākuma līmenis neaug strauji un mēs nevaram iegūt tos ienākumus, ko mēs varbūt sākumā gudrojam. Bet tikko šis apmācību periods ir beidzies, jūs esat zinoši, jūs esat gudri, jūs varat darboties pēc saviem ieskatiem un savas saprašanas, un darīt tā, kā jums tas liekas vispareizāk, un pelnīt arvien straujāk un straujāk. No otras puses vēl kāds ir pluss šeit. Ir tā, ka, teiksim, tradicionālā biznesā jums nekad konkurence neteiks priekšā, kā jums labāk darboties. Savukārt šeit gan konkurenti, gan tie augstākie cilvēki, kas ir ātrāk par jums ienākuši šajā biznesā, mūsu valodā tie saucās sponsori, bet naudu viņi nedod, viņi dod savas zināšanas, ja? Viņi var jums palīdzēt. Ņemot par palīgiem šos savus sponsorus dažādos līmeņos dažādus, ja? Jūs varat iegūt daudz dažādus sev labumus. Tā kā izmantojiet to visu savā labā un jūs daudz ātrāk un tālāk tiksiet nekā varbūt es savā laikā vai kāds cits. Ja? Tā kā tas ir tas labākais, kas šeit ir, jo tradicionālā biznesā neviens jūs tik ļoti nemācīs, kā šeit ir sponsori ieinteresēti jūsu attīstībā. Un tīkla mārketings ir tā vienīgā iespēja, kur lielākā daļa cilvēku var mainīt šo savu pelnīšanas kategoriju vai ienākumu avotu un izmainīt šo situāciju straujāk, ātrāk un vairāk nekā vispār mēs plānojam, jo tīkla mārketings ir ļoti pelnoša industrija, kur cilvēki ļoti strauji tiek pie finansiālas neatkarības vai pie lieliem ienākumiem. Protams, ka vienā dienā nekas nenotiek. Ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīgs šis process. Jā, vienā dienā nenotiek, bet katrā ziņā nekad 13 gadus atpakaļ es nedomāju, ka tā var pelnīt un tā var dzīvot. Kā es šobrīd dzīvoju es un kā pelnu es. Protams, ka tie ienākumi man jau ir sen. Tagad ir 13 gadi, tāpēc es runāju par tiem 13 gadiem, bet arī man bija, tad, kad es ienācu kompānijā, man bija plāns, vismaz gada laikā tikt uz tādu reālu labu ienākumu, lai var kaut kā tikt galā ar visiem rēķiniem. Ziniet, man pagāja pusgads, lai es līdz tam savam mērķim tiktu. Katrā ziņā katram būs savs mērķis. Jūs drīkstat uzstādīt katrs savus mērķus. Vienam vajag 100 lati, vienam 1000 ir pa maz, vienam 10 000 ir pa maz. Uzstādiet savus mērķus, tāpēc es par cipariem šeit šodien nerunāju, ja? Bet man bija savs mērķis, kad es ienācu, un es līdz viņam aizgāju nevis gada laikā, bet jau pusgadu laikā. Dēļ tā es tu, protams, arī diezgan daudz strādāju, jo man tas viss process patīk, un vēl joprojām patīk, vēl joprojām strādāju, un vēl joprojām palīdzu saviem cilvēkiem attīstīties. Jo tas ir visvairāk apmaksātais darbs, ko mēs varam darīt, apmācot citu cilvēkus kļūt veiksmīgākiem, arī paši kļūstam veiksmīgāki. Izdevīgi. Es domāju, ka izdevīgi.
Un pēc idejas šobrīd diezgan daudz cilvēku baidās no vārda tīkla mārketings, jo viņi nesaprot to, ko tas nozīmē un ko viņš ziemā ēd un kas tas tāds ir. Droši jums var teikt, ka tīkla mārketings ir katru dienu mums visapkārt. Un mēs katru dienu to lietiņu darām. Tikai varbūt, ka neapzināmies un, protams, ka par to nesaņemam naudu, ja jau neapzināmies. Mēs katru dienu kādam savam draugam, paziņam vai radam kaut ko iesakam. Vai grāmatu, vai filmu, vai frizieri, vai tiem, kam ir mašīnas, automehāniķi savu iesaka. Nu, daudz dažādas lietas, ja. Tas ir tīkla mārketings, tikai par to mums nemaksā neviens. Savukārt, ja mēs ieteiksim kompānijas Vision piedāvājumu, kompānija Vision jums par to samaksās. Jo šobrīd tīkla mārketingu izmanto ļoti daudzās vietās, arī tradicionālos veidos. Tā kā no tīkla mārketinga nav ko baidīties. Ja? Un, ja runājam par kompāniju Vision, tad kompānija Vision ir ļoti droša, stabila, pārbaudīta kompānija. Jau 16 gadu garumā kompānija darbojās veselības lauciņā, piedāvā cilvēkiem labas veselības produktus, lai varētu uzlabot savu reālo situāciju veselības ziņā un lai profilaktiski parūpētos par sevi, lai ilgāk būtu jauni, smuki, veseli, enerģiski, aktīvi, jo tieši tādi mēs esam vajadzīgi darba devējiem. Sakiet lūdzu, kam mēs esam vajadzīgi slimi? Un šis bizness iet ar rekomendāciju palīdzību uz priekšu. Šīs Vision produkcija, tātad šīs kompānijas produkcija nav atrodama aptiekās vai lielveikalos. Šī produkcija iet tikai no cilvēka pie cilvēka, rekomendējot viens otram šīs iespējas. Ja? Un, ja runājam par veselību, tad kam tad ir izdevīgi, ka jūs slimojat? Nu, es nedomāju, ka jūs slimojat, bet es gribētu, lai jūs aizdomātos, kam tad ir izdevīgi, ka jūs slimojat. Lielāko daļu ir izdevīgi farmācijas koncerniem, un farmācijas koncerni tādā veidā ieinteresē arī mediķus. Protams, ka ir arī dažādi mediķi. Es negribu galīgi par mediķiem slikti teikt, jo bez medicīnas mēs arī nevaram dzīvot šodien. Ja? Panacējas pagaidām nav, medicīna ar mums ir vajadzīga, bet svarīgākais jau ir tas, ka mēs varam šādā veidā parūpēties par savu veselību un retāk iet pie tiem mediķiem. Iet tikai tad, kad ļoti vajag. Ja? Protams, ka viņi jāizmanto un jāiet, un kaut kas nav skaidrs, tad viennozīmīgi ir jāiet un jālūdz palīdzība, jā, lai paskaidro, kas tas ir. Bet ikdienā profilaksei gan caur medicīnu līdz profilaksei ir tālu. Un, ziniet kā, atkal nāk no Krievijas šī te informācija, mums laikam nav tik ekstrā šī situācija. Jā, pagājušo gadu jūs zinat, ka Krievijā bija prezidenta vēlēšanas, un izrādās, ka bija atceltas visas epidēmijas. Nebija gripas epidēmija, nebija vīrusu epidēmijas, nebija nekā. Ko jums nozīmē veselība? Nu, to jūs paši zinat visi, ko jums nozīmē veselība. Patiesībā, tad, kad veselība zūd, tad viņa liekas vērtīgāka un dārgāka. Kad viņa ir, tad gribās viņu tā kā tērēt. Tāds paradoks ir, ja? Bet droši var teikt, ka šobrīd jaunie cilvēki, ja? Jaunākās paaudzes cilvēki ir gudrāki par mums, mana paudze, ja, tātad man ir 50 gadi, es par savu paudzi runāju, man ir vieglāk par viņu runāt. Es redzu, kā jaunākā paudze šobrīd profilaktiski māk rūpēties par sevi, atļaujās kaut ko no Vision produkcijas un rūpējās par sevi, lai neslimotu. Un tik tiešām cilvēki ar Vision produkciju daudz mazāk slimo, daudz labāk jūtās, daudz vairāk var izdarīt, par to mēs arī turpinājumā vēl runāsim. Tātad katram ir jāizvērtē savu veselību, cik viņam viņa ir vērtīga un ko ar viņu darīt, kā labāk darīt, ja? Par kompānijas Vision produkcijas priekšrocībām. Tās priekšrocības ir patiesībā ļoti, ļoti daudzas, es par visām nestāstīšu, es tā īsi kodolīgi šodien, ja? Tātad šo produkciju ražo Francijā, koncernā Arkofarma, kas ir līderis fitopreparātu ražošanas ziņā, un tiek ražot pēc GMP standartiem, augstākiem kvalitātes standartiem, kādi vien ir iedomājami, ja? Nav ģenētiski modificēto organismu šajos preparātos iekšā, tur ir tikai dabīgas izeivielas,
un tiek ražots pēc krievas malcināšanas tehnoloģijas, kas ir ļoti augstvērtīga tehnoloģija, kad augam tiek atņemts ūdens un sapildīts kapsulā sabalansētā veidā. Šie augi tiek sapildīti kapsulā sabalansētā veidā. Un šeit jūs redzat ļoti, ļoti daudzos certifikātus, kas ir mūsu produkcijai pievienoti pēc kā tiek ražot šī produkcija. Tātad certifikāti ir ļoti, ļoti daudzi un tie ir orientēti uz dabīgu produkcijas ražošanu, dabīgā procesā, dabīgā veidā. Nu, nezinu tā, lai smalkāk to visu pasaka. Es ceru, ka jūs man sapratāt, ja, ka tik tiešām šī produkcija ir ļoti, ļoti augstu kvalitatīva. Un tas ir svarīgākais moments, kāpēc viņu drīkst piedāvāt, kāpēc viņu drīkst lietot paši. Protams, ka tie cilvēki, kas par šo produkciju ar jums runā, viņi visi lieto paši. Es visus 13 gadus lietoju šo produkciju, un par katru burciņu man ir savu personīgu attieksmi, sapratne un izjūta savs personīgais. Un šobrīd 16 gadu garumā mums ir jau vairāk kā 70 preparāti. Tātad sākumā, kad kompānija iesāka, bija tikai 8 preparāti, un es sāku tanī brīdī, un šobrīd katru brīdi nāk jauni preparāti klāt. Šobrīd jau ir pār par 70 preparātiem. Mūsu preparāti ir kompleksi preparāti, tātad ar vienu burciņu var risināt jau daudzas lietas, un var risināt dažādas situācijas organismā. Ja? Tātad nav tā, ka tagad vienai lietai viena burciņa, otrai otra, trešai trešā, un tad ir vesela kaudze tām burciņām. Protams, ka tad ir dārgi un daudz, bet to visu var sabalansēt, un arī ar 2-3 burciņām jau sākot var iegūt ļoti lielu sinerģismu principu, tātad viena burciņa papildina otru burciņu un daudz lielāki un plašāki šie rezultāti ir. Tā kā produkcijas klāsts ir ļoti plašs, un katrā ziņā, ja jūs ieinteresē kaut vai kas no šī, tad jūs varat to arī iegūt. Un es jau teicu, mūsu sadarbības partners visu šo 16 gadus ir koncerns Arka-Pharma, kas ir līderis fitopreparātu ražošanas ziņā, Eiropā esošs, Francijā esošs koncerns, ja? Un sadarbības līgums mums ir uz 49 gadiem. Tā kā mums, jūs redzējāt, ir tējas, un tējas ražo mums kaimiņu valstī Lietuvā, vecākajā tēju ražotnē, Eiropā Švenčoņu tēju rūpnīcā. Ja? Un mēs tur bijām un redzējām šo ražotni, un šeit tieši tāpatās kā Arka-Pharmā ražo ar GMP tehnoloģijām, un lielākais paradoks, kas man nošokēja šajā ekskursijā, bija tas, ka tēju rūpnīcā nav putekļu. Jā, tiek strādāts, tiek bērtas tējas, tiek smalcinātas, tiek pārbaudītas, tiek tur vēl visādas lietas darīts, un nav putekļu. Tas mani nošokēja tā, ka, jūs zinat, kā mums ir mājās. It kā mēs tur 2 vai 3 cilvēciņu, neko jau mēs tur daudz dikti nedaramies, ja? Bet paiet nedēļa un māja ir atkal tāda, kāda viņi ir, un atkal ir jāņem slot rokā, vai ne? Un liekas, kas tad te tā sadarījies pa to nedēļu? Tā viņš ir. Un tēju rūpnīcā katru dienu strādā un ir tik tīrs un tik kārtīgs, kā tur bija. Būs brīdis, kad es jums stāstīšu atkal, es jau kādreiz stāstīju cilvēkiem par šo savu ekskursiju un stāstīšu atkal, ja būs vēlēšanās, stāstīšu atkal. Bet koncernā Arka-Pharma, tur ir slēgtā zona un tur ieiet cilvēki no malas nevar, jo tur ir ļoti augsti tie standarti. Tā, un ikdienā, ja mēs runājam par ēšanu, jūs taču visi ziniet, ka vitamīni mums ir vajadzīgi gan C vitamīns, gan E, gan beta-karotīns, selēns un vēl daudz lietas. Patiesībā katru dienu mums vajadzētu 90 vitamīnus minerālvielas uzņemt un kopsumā 114 uzturvielas. Daudz, vai ne? Sakiet lūdzu, kā lai mēs ar to pārtiku, ko mēs šodien ēdam, varam to visu iegūt? Droši var teikt, ka nekādīgi. Un jau attīstītās valstīs jau 30 gadu garumā māca par to, ka uzturu bagātinātāji ir ikdienas norma. Ar uzturu bagātinātājiem mēs varam papildināt savu uzturu ar to, ko neesam apēduši ikdienā ar pārtiku. Un jūs jau ziniet, ka šodien ikdienā pārtika ir palikusi ar vien sliktāk un sliktāk. Un nevaram iegūt tās 114 uzturvielas.
lai mēs katru dienu iegūtu vajadzīgos C vitamīnus, E vitamīnus, selēnus un beta-karotīnus, mums būtu jāpēd šāds te kvantums ar pārtiku. Nu, patiesībā apēst jau to reāli dienā nevar. Nākamais jautājums, cik tas viss maksās? Es te rēķināju pa olām, ja tās ir 16 olas un vidēji 10 centīmu ola maksā, tad tie ir lati 60 dienā. Cik tas ir mēnesī? Man liekas, ka kādi 48 lati, ja es pareizi ātrumā rēķinu vai vairāk. Nu, es tā ātri rēķinu, es nebiju rēķinājis. Nu, daudz, un tas ir tikai selēns. Un olas, jūs zinat, holesterīns un vēl kādas nelabas lietas tur iegūstam no olām, ja? Nu, redziet kā. Attīstītās valstīs jau 30 gadi atpakaļ jau sāka mācīt cilvēkus profilaktiski rūpēties par sevi. Un uzturu bagātinātāja tā ideālākais veids, kā palīdzēt sev savam organismam. Ja mēs ņemam šo te labajā, kreisajā pusē esošo visu, mēs varam ievietot divās mazās kapsliņās. Un šīs divas mazās kapsliņas mēs varam, nu, teiksim, es te liktu klāt antioksu, jā, es liktu divas antioksu kapsliņas. Par dokumentiem, nu, man gribās te vienmēr to limuzīnu Jāņa nakts krāsā teikt, kad s dokumentami un esam все в порядке, jā. Jo mums ir gan klīniskie pētījumi, gan metodiskās rekomendācijas. Mums ir ļoti daudz dažādi materiāli, jo šī kompānija atšķirās no daudzām citām taisnē šo te, nu, kā lai pareizi saka, šo te dokumentāciju ar pierādījumiem un tā tālāk. Tātad mums ir klīniskie pētījumi veikti uz šīm burciņām, un tur ir vesela liela bieza grāmata, sarakstīta, un viņi ir nopērkama, viņi ir iegādājama. Tur var pētīt, kas tad ir darīts un kas tad ir bijis, kādi reālie rezultāti. 26 valstīs mēs esam oficiāli legāli, tur mums arī ir visas dokumentācijas, atļaujas, certifikācijas un tā tālāk. Tā skaitā Latvijā. Nu jau tādi laikam 12 gadi jau mēs esam oficiāli un legāli Latvijā, un mūsu pārstāvniecība atrodas Rīgā Rūpniecības ielā 19. Tā kā veikaliņš ir atvērts katru dienu no 10 līdz 6, un jebkurš tur var ieiet, bet iegādāties produkciju, gan vai jums, jebkurā gadījumā, ja jūs nebūsiet kompānijas distribūtors, tad jums teiks, meklējiet distribūtoru. Un ja jūs būsiet kompānijas distribūtors, tad jūs šo produkciju varēsiet pirkt ar 40% atlaidi. Tas ir tas lielākais iegūms mums kā klientiem, kā distribūtoriem, ko mēs varam iegūt, bet es turpinājumā vēl par to stāstīšu. Un mums ir ļoti liela, laba grāmata, metodiskās rekomendācijas. Tur ir aprakstīts par produkciju sīki, smalki, no A līdz Z par katru bruciņu, par katru sastāvdaļu, ļoti smalki. Ja kādam tas interesē, tad šajā grāmatā jūs visas savas atbildes iegūsiet. Un mums ir arī rekomendācijas, ko, kam, kādām problēmām, kā lietot. 5 institūtos šie preparāti ir aprobēti, tiesa gan Krievijas institūtos, jā, pasaules slavenos institūtos ir aprobēti, un šie zinātnieki, kas ir izpētījuši šos preparātus, viņi iesaka, un ir katrai problēmai uz 7, 8, 9 mēnešiem ir ieteikums. Kāpēc cilvēki ienāk kompānijā Vision? Protams, ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc ienāk. Kāds vēlas vairāk brīvu laiku, kāds papildus ienākums, kāds finansiālo brīvību, kāds dēļ veselības ienāk, kāds grib nodrošināt vecumdienas. Nu, tātad daudz dažādu iemeslu, kāpēc cilvēki ienāk šajā kompānijā un paliek ilgu laiku un darbojās ar šo kompāniju. Un kompānija Vision savu produkciju virza tirgū tikai ar speciāli apmācītu cilvēku starpniecību. Tie ir konsultanti vai distribūtori, saucam kā gribam, dažādi mūs sauc. Nu, patiesībā es domāju, ka mēs esam konsultanti. Mēs konsultējam cilvēkiem labākus veselības apstākļus, labākas dzīves iespējas un tā tālāk. Ja? Bet ko nu mēs katrs konsultējam, tas ir atkal mūsu ziņā. Pirmais un lielākais ieguvums tam, lai mēs ienāktu kompānijā, ir tas, ka mēs iegūstam šo produkciju ar 40% atlaidi. Un kas ir kompānijas Vision biznesa būtība? Tātad pašas kompānijas biznesa būtība ir pārdot pēc iespējas vairāk šo produkciju.
Savukārt mūsu distribūtoru biznesa būtība ir piesaistīt pēc iespējas vairāk šos te konsultantus, distribūtorus, cilvēkus, kas grib mainīt kaut ko savā dzīvē. Vieni grib mainīt veselībā, vieni grib naudas maciņā kaut ko mainīt. Katrs no šiem cilvēkiem drīkst nākt iekšā kompānijā un iegūt sev to, ko viņš vēlas. Ja? Arī es tādā veidā ienācu 13 gadus atpakaļ kompānijā, ienācu dēļ veselības, pēc mēneša sapratu, ka te ir ļoti labs biznes un sāku darboties šajā biznesa lauciņā. Nekad nedomāju, ka tādā darbošos. Redziet, kā dzīve mainās. Un nekad mēs bieži vien daudz nezinām un nesaprotam kaut ko un sakam nē, bet patiesībā beigās saprotam, ka tas ir ļoti laba iespēja, laba perspektīva un tā tālāk. Ja? Cik te var pelnīt? Pelnīt var dažādi. Protams, kamēr jūs esat viens, jūs pelnat tik, cik pelnat. Varat pārdot un pelnīt vēl paralēli, bet ja jūs veidosiet komandu, un komandu var veidot no dažādiem cilvēkiem, kas jums ir apkārt, no saviem draugiem, no paziņām, no kolēģiem, no svešiem cilvēkiem var veidot šo komandu, ja? Un iet tālāk uz biznesa attīstību un veidot sev ienākumus. Ja mēs pieņemsim te tāda speciāla programmiņa ir izrēķināta, ja mēs piesaistam sev 5 jaunus cilvēkus, tātad mēs esam 6. Mēs jau esam komanda, un ja mēs katru mēnesi par 50% palielinām savu komandu, tad skatāties, gada beigās mēs esam 757 cilvēki. Un ienākumi mums gada beigās jau ir $15,140. Protams, ka šī gada laikā arī jums ir ienākumi. Katru mēnesi, kā aiz jums cilvēki pērkās, jums ir ienākumi. Un visu šo gadu jums ir vien lielāku un lielāku ienākumu. Ja jums šis cipars liekas pa daudz un biedē jūs, paņemiet mazāku. Ziniet, 12 gadus atpakaļ es aizbraucu, man bija piedāvājums, tā kā tagad mēs braucam uz Maskavu un es aicinu līdzi sev cilvēkus, tā tieši tāpatās 12 gadus atpakaļ mani aicināja līdzi. Un es teicu, es sen esmu Maskavā bijusi, labi aizbraukšu, paskatīšos. Un tādā brīdī es tādā pasākumā pirmo reizi dzirdēju mūsu prezidentu. Ja, es dzirdēju, klausījos viņu ļoti skeptiski būdama un teicu tā, ja kaut 10. daļa no tā, ko tu vecīt stāsti, piepildās, tad jau kaut ko var darīt lietas labā. Tad te arī, ja jums ir galīgi neticība uz lieliem cipariem, paņemiet 1/10 daļu no šitā, $2,000. Katru mēnesi paralēli jūs esošajiem ienākumiem šobrīd jūs makā. Vai viņi traucētu? Es domāju, ka nevienam netraucētu. Un ja jau nāktu $1,500, tad gribētos 2 un 3 un arī 15 ar laiku. Lūdzu, jums nav šeit ierobežojumi. Jūs varat plānot, cik jūs gribat, un uz to arī iet. Te var pelnīt daudz, un mūsu kompānijā par šiem 16 gadiem ir izveidojušies pār pa 100 miljonāri. Es domāju, ka mēs tātad Maskavā vēl redzēsim jaunus miljonārus, kas ir izveidojušies. Viņi izveidojās automātiski, neviens par to nedomā tanī brīdī, kad sāk šo biznesu. Latvijā šādi miljonāri ir 2, un abi viņi neplānoja kļūt par miljonāriem, ja? Vienam vajadzēja enerģiju, otram vajadzēja veselību, un viņi nokļuva līdz veselībai, līdz enerģijai, un arī pie naudas tika klāt. Vai tad tas traucē? Iespēja ceļot ar naudu, jūs varat rīkoties tā, kā jūs vēlaties. Jūs varat ceļot par šo naudu, jūs varat celt mājas, jūs varat darīt tieši tāpat, kā vispārējie darīja, ja? Un tie ienākumi, protams, ir stipri lielāki, nekā mēs varam plānot algotos darbos. Un katrā ziņā te var daudz dažādas iespējas iegūt no kompānijas. Var būt vesels, var rūpēties par savu ārējo izskatu, jo mums ir arī kosmētika. Var būt laimīgs un aktīvs arī vecumdienās, un var iegūt finansiālu brīvību. Tā kā droši, kas ir jūsu iespējas, ko jūs gribat iegūt. Ja? Vai tas ir domāts visiem? Nezinu, varbūt ne visiem. Bet katrā ziņā tiem, kuriem veselība būs vērtība, tie droši teiks jā. Tie, kas kaut ko grib mainīt savā dzīvē, viņi arī teiks jā. Tie, kas grib palīdzēt citiem, arī teiks jums jā. Tiem, kuriem patīk ceļot, ir sevišķi šeit ir ļoti labas iespējas, jo
jo šeit var ceļot arī par velti.